Ja mēs paskatāmies tā dziesmu, tad faktiski tas ir veselums, jo mums parasti gribas visu izaugt par detaļām, tad mēs varam analizēt. Un tāpēc tur ir sēdli, un tur ir pavadiņa, un mēnesis dod vienu, saule dod otru, un tad vēl ir mēnesis vārti, caur kuriem tu vari vispār, pie kuriem tev jāpiekļūst, lai vispār tiktu tajā Dieva dēla teritorijā, bez tā nekā. Maldies par savu miglu, un patiesībā tas viss ir vienā dziesmā, tā kā vienā rullīti ielikts, un viņš ir vienā lapā vai vienā, tiksim, tavā nofilmētajā rullītī, viss tur ir iekšā, viss. Ja? Mēs to scenāriju tā kā ejam, un vēl atklājam detaļu pa detaļai, kas ir kas. Mums tā ir interesanti, laikam. Un tad, ja mēs atklājam par detaļām, tad mēs saprotam, ka mēnesis un saule spēlēs, ka tie ir tā kā divi tādi savā ziņā pretēji spēki, bet, kā saka, dialektiskā vienība, spēku vienotība. Un katram no viņiem ir tā kā, vairāki dziļumi, kā viņus var sajust, saprast, apzināties un pieredzēt un izspēlēt. Tātad, piemēram, mēnesis mums, mēs saprotam, ka mēnesis atspoguļo tikai sauli, ka viņš pats bez saules kā nav nekas. Viņš neredzams, viņš kā nemaz nav, viņš parādās tikai tad, kad gaisa saule viņu apspīd. Un tad līdz ar to tas ir tā kā prāta simbols, kurš atspoguļo mūsu patieso zināšanu, kurš viņu apraksta, kurš viņu visu tā kā projekcija no tā, tā kā, var teikt, savā ziņā plakana projekcija no tā dziļuma, kas ir gaismē, tās dimensijas. Ja. Jo tas tikai atspūks, kā foto. Un tajā pašā laikā, ja mēs esam tā kā neziņas tumsā, ja, tad mums bez tā mēnesis gaismas mēs arī nevaram iztikt. Tas ir tas, kas mums ir, ar to mēs varam savā avidijā, savā nezināšanā, savā tā kā šajā te pasaulē, kur daudz kas no gaismas pasaules mums ir kā aizklāts, ja, tad tas ir tas, kas mums ir. Jautājums, cik lielā mērā, cik precīzi, cik īsti, cik adekvāti tiešām šī saule, vai kā mēs viņu saprast, kā iekšējo, teiksim, dvēseles gaisu, vai augstākā klātbūtni, vai intuīcija vienkārši. Cik precīzi, cik jaudīgi ir šīs mūsu prāts apgaismots tajā iekšējā zināšanā. Un attiecīgi, cik mēs varam kā precīzi noiet savu dzīves ceļu, ja, lai nonāktu līdz tām mēnesis namdarbiem. Tas ir tik tālu, cik vispār mēs ar prātu palīdzību varam aiziet. Cik tālu tas prāts mums var aizvest. Jo viņš mums var vadāt par riņķi, un par riņķi nezinu cik. Un līdz ar to mums to savu spēku zirgu, ja, to savu dzinēju spēku, nesēju vilni, mums jāspēj ir apsaglot kā gan ar vienu, gan ar otru. Tā, lai mums būtu abi šie te darbotos elementi, gan lai mēs varam lietot šo te prāta instrumentu, kurš mums šeit ir vajadzīgs, kā jau es tikko teicu, tumsā. Mēs daudz dziesmas par to, ka apdzied mēnesi, jo tumsā tu bez viņa nekā. Un tajā pašā laikā tev ir vajadzīgs šis te, tāpēc tu sēdi tā kā tajos zelta sedlos, saules dāvātajos zelta sedlos, ja, bet tajā it kā nav dinamika, tajā tu vienkārši sēdi, tu tajā vienkārši esi, tad un es tajā esmu, un viss, ja. Bet tev taču jāiet, tev ir ceļš, un tur atkal ved tas zirgs, un tev vajadzīgi pavadiņa, un iemaukt, un to kā savukārt dod mēnesi, jo tādā veidā tu savaldi šo savu spēku, tā kā viņu koordinē un organizē un ievirzi, ja, tā kā tu jūti, kā tev tie sedli, kā saka, tā gaisma, kurā tu sēdi, ja, kā viņi kā tev diriģē. Un, tāds ir tas komplekts, un tas viss ir jāapzinās, kā jāapgūst šis te instrumentārijas. Un iznāk tā, ka tikai tad, kad tev tas viss ir, ka tev ir tā kā saules dāvana un mēnesis dāvana, viss ir tā kā labi saskaņots, tad tu vari nonākt pie šīs robežas, cik tā tev vispār var aizvest mēnesis, ja, prāts, tā kā līdz šim te mēnesis namdarbīm.
Un tālāk, tad tu jau vari ieiet šajā Dieva dēlu kopībā, ja, kur šis apzinātības līmenis un šī te, var teikt, iekšējā koordinācija un vai sauc kā gribi, teiksim, saskaņa ar visu esošo vai visu esošo apzināšanās, kad viņi ir, tā kā viņai varētu teikt, kā būtu jābūt, ja. Tas ļoti, vienmēr viss ir tā kā jābūt, arī šis ceļš, taču ir šī spēle, kā tu teici vienā dziesmā, katra diena ir kā mīkla, kur katru dienu atminās savādāk. Ja, tātad katrs šo ceļu iziet savādāk, un tā ir kā interesanta tā kā spēle tajā visā, kad tu aizmaldies tajā miglā, un tu nezini, kā tu izies ārā, un tu tomēr izēji. Un katram tas nāk kā savādāk. Kā tu atgūsti to zirgu un atgūsti visu ekipējumu, un esi pēkšņi apzinies, ka tu esi Dieva dēls ar citiem Dieva dēliem. Un, ja mēs tā skatāmies vēl, kā es teicu, ka Saule un Mēnesis, kad viņi ir tā kā dažādos dzīvumos saprotam, tad teiksim, Mēnesis ir, tā kā mēs dzīvojam lielā mērā viņas varā, ja, tad mums ir kā vajadzētu labi saprast, kādas viņa tos dziļuma pakāpes, kā tas viss darbojas, ja. Jo Mēnesis, mēs esam arī tā kā Mēnesis virspusītē parasti, tajā prāta virspusējā tā kā darbībā atrodamies tikai to mēs parasti apzināmies ikdienas apziņā, ja, tajā šaurajā televizorā, ja, kur iznes uz mūsu vizualizē kaut kādas daudz dziļākas zināšanas par visu ko. Un tātad šajā te prāta ekrānā, tas ir vēl līdzības ar datoru, kad tur ir informācijas varbūt nezinu cik, bet uz operatīva atmiņa, kas darbojas mums taisni tagad, dotā brīdī pieejam, tas ir tas, kas ir uz ekrāna iznests. Un kas tur apakšā, kur bāzējas viss šīs redzējumus, kas viņu tā kā zīmē, kas viņu, ļauj, liek viņam tādam būt tā ekrāna. Un tāpēc Mēnesis, viņš patiesībā atspoguļo iepriekšējās zināšanas, pagātnes zināšanas, kādas vispār ir, un kādas ir pieejamas šobrīd, kādas nav pieejamas, un tā ir tā kā zemapziņa, pašniskā kolektīvā. Un iznāk tā, ka prāts, ko mēs parasti uztveram kā vīrišķu padarīšanu, tā kā loģiskais prāts, vīriešu instruments. Izrādās, ka viņš bāzējas tieši zemapziņā tā kā ierakstītā pagātnes vai uzkrātajā informācijā, kas savukārt ir tā kā sievišķais instruments faktiski. Sieviete ir pagātnes informācijas nesēja, viņa tā kā zeme, kā saknes, kā viss iemiesotais, kas uzkrāja informāciju par visu bijušo, kas zemē viss ir ierakstīts, kas uz zemes bijis. Un sieviete ir tāda kā pūra lāde, kur glabā visu dzimtas bagātību, kur šādas te jostas iekšā saliktas, ja, kur tā kā katra dzīve izdzīvot kā tāda josta. Un, vai sakša, ja, kad izrakstīja savu villainu un pakāri tur ābelē, tur Dieva dēlu tajā pasaulē. Ja, tas stāsts par to, kad sieviete viņa ieraksta tos rakstus un nodod viņus tālāk no paudzes paudzē. Un tad iznāk šī pagātnes informācija, kurā bāzējas it kā mūsu vīrišķais tā kā racionālais prāts. Faktiski viņš balstās šajā te kaut kādā ziņā impulsīvajā, emocionālajā, ja, šajā te pagātnes informācijas iedabā. Jo viss šī pagātnes informācija, kāpēc viņš pār tāda ir? Tāpēc, ka viņas ir tā kā līdz enerģija, kas ir iekustināta, bet viņa nav aizvadīta līdz pilnībai. Viņa kaut kad iekustināta, ieviļņota, un līdz ar to viņa ir tādā emocionāli informatīvā līmenī, vai veidā ierakstīta cilvēkos. Un it kā, lai kompensētu šo te līdz galam neizteikto, neizdarīto, neizdzīvoto, neizpausto, lai to kompensētu, it kā darbojas šis te mentālais aparāts, kas mēģina atrast atrisinājumu tam visam savā veidā, kā viņš prot. Bet tas viss nenovad līdz kādam, tas viss vēl, viss šī situācija nenovad līdz atrisinājumu.
līdz atskāsmai, līdz pieredzējumam, līdz tam, kad var sintezēties viss tas, kas ir, un atklāties, ja? Tāds, kāds tas ir. Šī tā kā pretstats, tā kā pretruna, un vienlaikus arī tāda kā bāzēšanās vienam otrā. Un iznāk šis te vīrišķais, sievišķais šādā te, tā kā iracionāli, emocionālā un racionāli, tā kā mentālā, variantā viņš laik darbojas, katrā cilvēkā, un vispār visā šeit mēnesis principā, vai mentālajā principā. Cilvēka mentālajā. Kamēr saule, viņa ir visai klātesoša, kā visu zinoša, un viņa katru no šiem te, viņa ir tas transformācijas instruments, kurš taik piedāvā pilnību zināšanu, kuri ļauj katru šo līdz galam neatrisināto momentu transformēt pilnīgā zināšanā. Tad, kad pienāk tam laiks, tad, kad ir vajadzība vai patiesa vēlēšanās. Un līdz ar to iznāk, ka tā saule visu laiku pavada mūs šajā ceļā, var teikt, pati nekur neejot, jo viņa saika ir ar mums. Bet arī šai saulē ir vairākas, var teikt, dziļuma pakāpes, jo mēs viņu varam, ir saules māte un saules meitas, piemēram. Un varbūt saules kalponītes, un varbūt saules kučieris, kas ir rūstiņš. Saules tā kā rasu vadītājs, ja? Un kurš tad var teikt, ir arī atvasinājums, sākot no tā totāli pilnīgās gaismas, sākotnējās, tā var teikt. Kāpēc tā var teikt, kāpēc sākotnējo gaismu nemaz nevar ieraudzīt. Kāpēc daudzi saka, ka meklētāji, kad nonāca kaut kādā, ka sākumā ir kā, tumsa, tukšums, dažādi saka. Tāpēc, kad gaismu mēs varam ieraudzīt tikai tad, kad ir atspoguļi. Ja nebūtu te, kur atspoguļoties, visi priekšmeti mēs pa debesis ir izpiedētā gaisma, ja? Ja nebūtu kur šai gaismai tā kā izpausties, kur viņai būtu iespēja vai absorbēties, vai atspoguļoties, pēc fizikas. Ja tad vispār, tad nekas, tad gaismu nevarētu, pamanīt. Viņi kā, ja viņi iet, teiksim, kaut kādām kosmiskām tukšumām cauri, kur nav pilnīgi ne puteklīša, kur atspoguļoties, tad viņi nav redzami. Cilvēki par to nepadomā parasti. Kad mēs jau redzam gaismu izpaustā variantā, bet sākotnējā variantā viņi ir tā kā neredzama. Var teikt, ka viņi ir kā tumsa, var teikt tāda mircošā tumsa, ko līdz parādās kaut kas, kas attiecīgi jārada, kā kaut kas ierobežots, tad tas uzreiz uzrāda to gaismas klātesamību. Un tādā veidā var teikt, ka saule mēnesis laiks spēlējas, ja, kad viens bez otru kā nevar šajā te pasaulē. Jo citādi, kas no saules, teiksim, kā gaismas avoti sākotnējā, ja viņai nav kur atspoguļoties. Viņi pati pakārtojas, līdz ar to tā kā ir vairāk tāda kā realitātes līmeņi, kuros šī gaisma ir izpausties, un viņi pakārtojas. Tiksim, dvēseles līmenis, tas ir viens. Kaut kā mūsu realitātei šeit jau atkal kaut kāds cits līmenis vai līmeni. Ja kādā veidā šī te sākotnējā radošā kvalitāte, tad inteliģenta enerģija, kā viņi var sevi šeit izpaust un pati sevi tā kā redzēt un pieredzēt. Jo gaisma, tas nozīmē, mums saistās ar redzēt, ja? Bet vienlaiks tas ir arī pieredzēt. Ja mēs redzam, tas ir kaut kas viens, bet ja tu pieredzi, tad tu esi arī tas jātnieks uz tā zirga. Tu esi tajā visā iekšā, tu esi tā kā pieredzētājs. Viena lieta, ka tu redzi no malas un tā kā nepiedalies, ja? Tā kā aprakstos. Cik lieta, ka tu esi iekšā un no to pieredzi. Ja, tad mums kā šiem te, tā kā tiem jātniekiem vai savā ziņā, mēs varam sevi pat apzināties kā ūsiņš šai gadījumā. Jo kāpēc nāk šie te tēli viens pēc otra? Tāpēc, lai mēs sevi tā kā refrešotu, ja? Lai mēs spētu sevi tā kā atidentificēties no vecā kaut kāda iepriekšējā tēla, lai mēs spējam sev tā kā pārspēlēt citā lomā, lai mēs varam tā kā paplašināt savu apziņu, ielaižot tur kaut ko jaunu un svaigu. Jo vecie tēli mēs viņus tā kā iesēžamies un tā kā iepavējam drusku. Viņi tā kā sastāvās tā enerģija. Un tāpēc mums piedāvā, tagad tu esi tas, tagad tu esi tas. Ja mēs jau nevaram neko,
saprast, apzināties, tā kā nesaplūstot ar to, tā kā neielaižot to savu apziņā, tā kā neidentificējoties paši ar to, ko mēs gribam izzināt, sajust, pieredzēt, būt. Tā ir tikai tāda, tā kā apskaties kaut kādu bildi no malas, muzejā. Ja tu gribi, tā kā tiešām zināt, ka nāks ar to tā kā saplūst un iziet tam cauri. Un to mums tā kā piedāvā šis te gadarīts, piemēram, šajā gadījumā, to pulsiņš kā viens no gaismas nesējiem. Kā viens no saules tā kā sākotnējās gaismas tādam kā, atrasinājumiem, vai pakāpēm, vai formām. Tā kaut kā, labi.